Labdien! Būt starp vēsturniekiem un nebūt vēsturniekam, tas ir ļoti pagodinoši, bet tas arī nav viegli. Iepriekš atvainojos, man ir izdevusies tāda stipri tehniski sarežģīta prezentācija, varu iet visādi, tā kā jūs man varētu darīt labumu un 20 minūtes paturēt īkšķi, ja nu kas. Pirms 2500 gadus ļoti slavens grieķu vēsturnieks īsi formulēja, kā vēstures pētījumi būtu veidojami un kā tos vērtēt. Viņam bija veicies. Viņš tiešām notikumus, ko mēs vēl tagad gribam noskaidrot, aprakstīja kā atsliecinieks. Bet tā problēma ir tāda, ka mūsdienās pat 250 gadus senus notikumus, kā atslieciniekam, mums nav nekāda cerība aprakstīt. Un šajā sakarā mums atliek vienīgi paļauties uz to, ka attiecīgais rakstītājs ir tik tiešām rakstījis to, ko pats redzējis, un to, ko no ticamiem atslieciniekiem precīzi pierakstījis. Un tagad atvainojos tulkiem, nu būs aulekšiem. Tātad vārds peldviesis. Nav ļoti bieži lietots, latviešu literārās valodas vārdnīca norāda pašu zemāko lietojumu biežumu līmeni, un atzīšos uzreiz, mani vairāk interesē šī vārda sieviešu dzimtes forma, bet patiesībā šis vārds, līdzīgi kā priekšvārds, kā uzvalks, ir vien kalks no vācu valodas, no vārda bādegast. Ko tad šis vārds nozīmē vācu valodā? Pirmā nozīme, protams, ir tā, ko mēs sagaidām. Persona, kas ir ieradusies kaut kur var peldēt, un tur arī peld. Saprotams, sākotnēji cilvēki peldēja ne jau atklātā ūdenī, bet visbiežāk tie peldēja vannā, siltā, augstā, vienalga, bet galvenais, ka ierobežotā telpā un ierobežotā ūdens tilpumā. Vācu valoda izrādās savu sākotnēji nedaudz nicīgo attieksmi pret šiem dīvainajiem cilvēkiem ir iekļāvusi otrajā vārda nozīmē, ko lieto tikai jūrnieki. Uz krāvas kuģa braucošs pasažieris. Tāds slaists, kas tur ir, neko saprātīgu nedara, un kas vēl aiz savas muļķības ieveļas ūdenī jāmakšķerē ārā. Un tad plašāka vārdnīca mums paskaidro, ka tātad sākotnēji šie uz vietas dzīvojošie cilvēki, šie parastie jūras malas iemītnieki, visai šķīvi skatās uz ļautiņiem, kas saspieto zināmos laika apstākļos jūras malā, ieturtanī ūdenī laikā, kad normāls cilvēks savu dibenu tur iekšā nebāzīs, un vispār uzvedas kaut kā tā nesaprotami un nepieņemami. Ko mēs kā zinātnisku faktu varam piefiksēt? Tātad svarīgas ir vēsās peldes. Veimuta, Vaitas sala, Ostende, Bognorēgis, visas šīs peldvietas izslavē savulaik karaliskas personas, kas tur ierodas. Pievelkot zināmā mērā aiz ausīm, mēs varam tikt arī līdz Jūrmalai saistībā ar karalisku personu, bet trakums ir tāds, ka to, kā tas īsti notika, mēs varam iedomāties tikai tikpat mazā mērā, kā mākslīgais intelekts. Kas tad bija šī skaistā jaunā dāma, karaliskā, kas tikko devās uz jūru? Piedzima viņa ar šādu vārdu, bet tā kā viņu izprecināja Krievijas ķeizaram, viņa pārdēvējās vēlāk par Jelizavetu Aleksejevnu. Un viņa 1810. gadā ierodas drusku tālāk uz ziemeļiem no Jūrmalas Plieņciemā, jo viņai nav īsti lāga dzīvē gājis, divi viņas bērniņi, kas sakot, abi nomirst mazi. Vīrs ir aizņemts ar valsts lietām un daudz par viņu neinteresējas, un viņa būdama piedzimusi tādā lielā vācu muižā, Krievu lielajā galmā, kur viss iet uz urrā, viņa nejūtas labi. Un tā kā tāds zināms franču vīriņš ar augstām ambīcijām ir Eiropā sacēlis karus, uz citām peldu vietām viņi nevar doties. Viņas piedzīvojumi šeit ir plaši aprakstīti
pietiekami daudzās avīzēs, kā jūs ievērojāt, ne tikai Rīgas, bet arī Jelgavas, jo viņa turpceļā dodas caur Jelgavu, kā Kurzemes guberņas, protams, galvaspilsētu. Un, jā, ir arī viena avīze, kas to apraksta mazliet vēlāk un latviski. Kur tu mums pazudi? Un tātad, ko mēs varam ātri uzzināt no avīžu ziņām par ķeizarieni? Lūk jums datumi, kuros viņa uzturas Plieņciemā, viņas peldu grafiks, kas ar laiku tiek uzlabots. Un, lūk, interesanta ziņa, kam es tagad piekasīšos pēc kāda brīža. Latviski 16 gadus pēc ķeizariene ir tikko devusies Viņsaulē līdzi savam dzīvesbiedram, un latviešu avīzes apcer šo svarīgo gadījumu, kad viņi tepat netālu pie mums bija. Un es nejauši atstāju šo izcelto oriģinālajā rakstībā, lai man nebūtu jānodarbojas ar transkripciju un tad jāapgalvo, kāpēc ir šādi vai tādi. Ķeizariene ne tikai peldas. Un, ja paskatās, kas viss viņai nav bijis jāpārcieš, izbraucot cauri šīm divām pilsētām, Rīgai un Jelgavai, peldēšanās ir mazākais, ar ko viņi nodarbojas. Un, kā jūs labi redzat, pastaigas, izbraukumi brīvā dabā, tējas dzeršana skaistā ainavā, tas viss ir nopietna un svarīga viņas dzīves diena jūras malā. Lustas Lēģeris, man ļoti patika šis apzīmējums, patiesībā tas nozīmē armijas mācību nometni, un es ļoti pieņemu, ka tas nebija nejauši, ka lielāki militāri spēki bija netālu no tās vietas, kur tik svarīga persona atradās. Bet tā tad izmantojot šos karavīrus, kuriem ir orķestris, kuri var ar lielgabaliem šaut salūtu, notiek arī ķeizarienes godināšana, liels pasākums, un jā, līdz 1:30 naktī viņa paliek šeit, kad ir pasākumi Rīgā un Jelgavā, ķeizariene ir spiesta atrasties kopā ar priecājošamies pavalsniekiem līdz 1 un ilgāk. Nav mums neviena doktora Jāņa Dzērves apraksta par to, kā pareizi peldināt valdnieku, jo Angļiem ir Džons Kreins, kurš peldināja Džordžu III. Varam paskatīties, kādus norādījumus par pareizu peldēšanos dod dakteris Štrāzens 826. gadā. Tātad, protams, jūras ūdens, temperatūra tam jābūt vēsam, bet pirmās labās lietas jūras malā nebūtu nav peldēšanās. Gaiss, ieelpot to labo jūras gaisu, jūras tūms, plašums, plašā ainava, neviena cita tur nav tā izstieptas rokas attālumā vēl. Vienkārši dzīve. Nav jāstaigā smalkās kleitās ar korsetēm, ja to negrib. Nav jāiet sēdēt sasmakušā teātrī vai obligāti jāpiedalās dejās. Var dzīvot vienkārši. Tur atkal varētu garis pārspriest par romantismu un visu pārējo. Gaidu, kad man ekrāns atgriezīsies. Jā, protams, nedrīkst pārspīlēt ar augstu ūdeni. Mūsdienu roņu kustība doktoram Štrāzenam liktos pilnīgi neiespējami nepieņemama, bet jā. Un par to būtu jārunā atsevišķi. Doktors Štrāzens jau izvirza šo domu, ka jūras viļņu spēku un ūdens temperatūru nepareizi pārveido apģērbs, kādā mēs ejam peldēties. Principā peldēties būtu jāiet ādam tērpā. Bet tagad apskatīsimies no otras puses. Kāpēc tādam, rīzniekam būtu interesanti, ka šis pasākums ir moderns un doktora ieteikts? Rīgai ir ūdens torņi. Ūdens skunsta tur, ūdens skunsta šur, ūdens tek. Jautājums par to, cik tas ir labs ūdens, bet kur tad tas ūdens pēc tam paliek, kad iet projām? Līdz ar to, saprotams, nevienai istabiņai virsū nav tie divi slavenie burti W un C.
Kad kungs vēlas savu cepeti, zupiņu vai sautētos dārzeņus, ķēkšķi iekur krāsni. Ja kaut ko lielāku jāpārvieto, mums piedalās zirgs, un šajā gadījumā degvielas pārstrādes blakus produkts nav tikai izplūdes gāzes. Un īstā pilsēta, kurā ir jādzīvo, kurā ir prestīži atrasties, ir tā šaurā Vecrīga iekšpus kanāla. Un te es aizņēmos dažas bildes, lai jums būtu priekšstats, kāda izskatījās skaistā un sēlā Rīgas pilsēta, kurā Zviedru laikos bija lielākā Zviedrijas impērijā. Un tagad mazliet atgriezīsimies pie Tukidīda. Šī publikācija man ārkārtīgi patīk, jo tajā ir teikts, ka tā kā laiks ir nepastāvīgs, augsts, lietains, peldviesi, vēl ar vien šādi dēvēti, nevis dodas jūrā, bet lūk, dejo katru vakaru, rīko lielu balli, kungi šauj koka putnu. Nelaime tā, ka šī publikācija atsaucas uz citu publikāciju, uz latviešu avīzi. Mūsdienās nav nekāda problēma atrast arī oriģinālu. Un šī publikācija sākas ar gluži citu tekstu. Protams, tā apliecina, ka labā peldēšanās ir vēsā pelde lielos viļņos. Vācu tekstā tātad laiks augsts ar dieniņu, kurš tādā ūdenī iekšā bridīs, visi tikai pa malu ņemas. Tātad jau pirmais interesantais gadījums ar dažu dienu starpību. Un tad, lūk, ir tāda grāmatiņa, kas iznāk mazāk kā 100 gadus pēc ķeizarienes viesošanās Plieņos, un tajā skaidrā un gaišā tekstā, kā jūs šeit redzat, kā viņas viesošanās gads, ir norādīts šis. Uz šo gadu neatsaucas neviens cits autors, bet toties ārkārtīgi iecienīts citāts ir lūk, jo visi zina, ka Plienciemu kūrorts ir sācies 1738. gadā. Vienīgā vieta, no kuras šim apgalvojumam aug kājas, ir šis viens mazais teikumiņš šajā grāmatā, kura turpat nākamajā lapusē kļūdās veselu gadu par labi zināmu notikumu. Varētu stāstīt arī, kādas ir manas domas par šo, bet man jāuļo. Un, lūk, 150 gadus pēc ķeizarienes vizītes, diemžēl jau pārāk sen slēgtās Apšaciem skolas skolotāja liek bērniem Tukuma muzeja vārdā vākt nostāstus. Un, lūk, ļoti skaists stāsts, kā Plunču mājas saimniece ved ķeizarienē rādīt, kur te ir jūra. Plunču mājas ir pašā Talsu ceļa malā. Un par to ķeizariene viņu atalgo ar 4 sudraba dālderiem, kā jūs redzat šeit teiktu. Bet paga, vai jūs gadījumā neatceraties vienu citātiņu, ko es pirms maza brīža jums rādīju? Par to vienīgo gājumu vest ķeizarieni jūrā abu plunču sētu, jauno un veco plunču sētu saimnieces tappa ar 2 zelta gabaliem apdāvinātas. Un tagad mums ir dziļa metodoloģiska problēma. Gandrīz aculiecinieka apraksts 16 gadus pēc notikuma un neapšaubāmi mutvārdu vēstures teksts savākts 150 gadus vēlāk, bet no pasākuma it kā dalībnieka, radinieku viedokļa. Un kuram nu mums ticēt? Tukidīda mērķi bija augsti. Viņš gribēja, lai viņa rakstītais saglabājas ilgi un paliek vēlākām paudzēm par mācību. Tas, kas jums šeit priekšā tika celts, nav pat pilnībā uzrakstīts un bija domāts tikai un vienīgi sanākušās godājumās publikas izklaidēji. Un par publikas pacietību es arī pateicos un aicinu apmeklēt ne tikai šo, bet arī pārējās muzeja filiāles.